viņas ir visādā ziņā daudzas lietas ļoti līdzīgas. Atļausiet nolasīt doktora Jāņa Eglīša recenziju. Tātad atsauksme par Ronalda Mačuka promocijas darbu disertāciju biomarķieru olnīcu vēža diagnostikā, to jutību un specifiskums kombinācijā ar ultrasonogrāfisko atradu un klīniskiem simptomiem, kas iesniegt Rīgas Stradiņu Universitātes ķirurģijas nozares promocijas padomē medicīnas zinātņu doktora grādu iegūšanai. Darbs izpildīts Rīgā, SIA Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs ginekoloģijas nodaļā, ciešā sadarbībā ar slimnīcas laboratorijas medicīnas centru un ambulatoro daļu, kā arī sadarbojoties ar SIA Gulbu laboratorijas, Nacionālais medicīnas centrs laboratoriju un SIA Veselības centrs 4 Juglas klīniku laika periodā no 2009. Līdz 2011. gadam. Medicīnas zinātņu doktors, RSU vadošās pētnieces Simonas Doniņas vadībā. Mačuka darbs ir prospektīvs gadījumu kontroles pētījums, kurā iekļauts 83 pacients ar ļaundabīgiem audzējiem, olnīcu audzējiem, 77 pacients ar labdabīgiem olnīcu audzējiem un 82 kontroles grupas sievietes. Pētījums tika uzsākts kā pilotu pētījums, kurā tika iesaistītas 109 sievietes, lai noskaidrotu biomarķieru spektru, kas būtu izmantojams tālākajā pētniecībā. Paveiktais darbs sniedz nozīmīgu pārskatu par dažādu biomarķieru un to kombināciju izmantošanu olnīcu vēža un labdabīgu olnīcu saslimšanu diagnostikā un diferenciāla diagnostikā, tāpat kā analizēta olnīcu vēža simptomu indeksa, 8 simptomu, diagnostiskā jutība un tā praktiskā saistība ar CA125 onkomarķieru līmeni serumā, ņemot vērā pacientes menopauzālo stāvokli. Darbā tiek analizēti arī līdz šim izmantotie olnīcu vēža malignizācijas riska indeksa modeļi un biomarķieru paneļi. Ņemot vērā, ka visaugstāko jutību un specifiskumu olnīcu audzēja diferenciāli diagnostiskā uzrādīja divu marķieru H4 un CA125, menstruālās funkcijas stāvokļi un ultraskaņas izmeklējuma rezultāti H4 plus CA125 plus U plus M kombinācija, tika izstrādāts olnīcu vēža riska aprēķināšanas kalkulators, kā arī algoritmu 9. 10. pielikums, kas atvieglos praktisko darbu gan ģimenes ārstiem, gan ginekologiem. Balstoties uz vispusīgi izdarītās analīzes un korekti veiktās statistiskās apstrādes datiem, Mačuks sniedz praktiskas rekomendācijas konkrētu pasākumu veikšanai, kur, manuprāt, ir nozīmīgi promocijas darbu rezultāts. Mačuks sagatavojas plašu literatūras apskatu, vairāk nekā 310 vērs, lielākoties 5-10 gadu publikācijas ar olnīcu vēža epidemioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, tīpaši skrupulozi, analizējis dažādu biomarķieru pielietojumu olnīcu audzēju diagnostikā. Pamatā analizējis 6 līdz šim visvairāk pētītos, bet aplūkojas arī perspektīvā potenciāli pielietojumos. Atsevišķas informatīvas sadaļas literatūrā apskatītā veltītas arī olnīcu vēža riska aprēķināšanas algoritmiem, olnīcu vēža simptomu indeksiem, ultrasonogrāfijas lomai, olnīcu vēža diagnostikā, bimonolai izmeklēšanai un olnīcu vēža skrīningam. Mačuka darba rezultāti atrodami pēc vienotas schēmas strukturētā sadaļā, kurā īsumā tiek atspoguļot rezultāti, kas iegūti pilotprojektā, tad ļoti precīzi un statistiski korekti un vizuāli ilustratīvi tiek atspoguļot pārējie rezultāti jau paplašinātās pētījuma grupās. Darbu raksturo kopsavilkums angļu un latviešu valodās. Tā struktūra atbilst medicīnas nozares promocijas padomes nolikumā izvirzītajiem noteikumiem. Darba rezultāti atspoguļot tabulās un attēlos, tabulas kopā pavisam 34, attēli 20, ir labi pārskatām un precīzi komentēti. Diskusijas sadaļā pētījumā iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar medicīniskajā periodikā aprakstīto ziņojumu rezultātiem, kas pēc būtības ir ļoti līdzīgi. Īpaši izceļam diskusijas sadaļu diagnostisko testu pārbaudu neatkarīgās paraugu kopās, kurā Mačuka izstrādātie olnīcu vēža diagnostiskie modeļi tiek praktiski aprobēti Āzijas Klusā okeāna valstu olnīcu vēža izpētes grupas pētījumā un Dānijas olnīcu vēža biomarķieru pētījumā Danish Pelvic Mass Project populācijā un uzrādīja līdzvērtīgus rezultātus ar pētījumā iegūtajiem. Kā sīks un nenozīmīgs darba noformējuma paviršības minamas satura rādītājā norādīto sadaļu neatbilstību atrašanās vieta pašā darba sākot no 1.4 biomarķieru olnīcu vēža diagnostikā līdz pat darba beigām. Tāpat satura rādītājā minētā sadaļa 1.4.7 pašā darbā kļuvusi 1.4.8, kā arī attēla atsauces tekstā, piemēram, 3.8 atšķiras ar to, kas minēts pie attēla 3.6.
Ginekoloģijas un onkoloģijas praksē neapšaubām nozīmīgas būs Mačuka praktiskās rekomendācijas par indikācijām, kas izriet no olnīcu vēža simptomu indeksa klīniskās interpretācijas un olnīcu vēža riska kalkulatorā veiktajiem aprēķiniem pacientu nosūtīšanai tālākai izmeklēšanai pie onkoloģijas ginekologa, iespējamai novērošanai vai operatīvai terapijai. Kopumā darbs komplekss raksturo ultrasonogrāfisko izmeklējumu, sievietes menstruālā stāvokļa un klīnisko simptomu, kā arī daudz laboratorisku diagnosticējumu biomarķieru ietekmi uz olnīcu vēža diagnostiku un diferenciālu diagnostiku. Pētījuma rezultāti publicēti 9 zinātniskajos rakstos, 3 no tiem prestižos Eiropas medicīnas žurnālos. Neapšaubām kvalitatīvas publikācijas ir arī Latvijas zinātnes un medicīnas periodikā. Par darba rezultātiem publicētas tēzes un ziņos 19 zinātniskajās konferencēs kongresos, 8 no tiem starptautiski. Darbs atstāja nopietni, precīzi izpildīt un skaidri izklāstīt plānotājā apjomā un rada pabeigta pētījuma iespēju. Iegūtie rezultāti labi parāda, ka sadarbība starp klīniskām, rakus un akadēmisko RSU institūcijām var sniegt teorētiski interesantus un praktiski nozīmīgus rezultātus. Atzīstot darba metodisko līmeni un rezultātu kvalitāti, uzskatu, ka kopumā tas rada labu iespēju par disertāciju, lai papildinātu savas zināšanas par olnīcu vēža biomarķieriem un precizētu priekšstatu par pētījumu attīstības perspektīvām, vēlos uzdot autoram dažus jautājumus. Kādai būtu jābūt audzēju marķieru diagnostikai jutībai un specifiskumam, lai to rekomendētu agrīnai audzēju diagnostikai? Ja runa ir šajā gadījumā par skrīningu marķieriem, tas, kas ir akceptēts onkoginekologu sabiedrībā, ka ņemot vērā to, ka olnīcu vēzis ir samērā reta saslimšana, tad jutībai 75% jutības specifiskumam būtu jābūt vismaz 99,6%, kas sniegtu pozitīvās paredzes vērtību 10%, būtu viens olnīcu vēzis uz 10 sievietēm. Vismaz tas ir minimums. Un tas, ko es jau minēju iepriekš, ka šajā pētījumā prelimināri rezultāti 43,1%. Es neatkārtošos vairāk, ja? Vienkārši tas ir tas akceptētais, un tāpēc šie rezultāti ļoti daudzsološi. Otrs jautājums. Vai kādam no darbā noteiktajiem biomarķieriem varētu būt prognostiska nozīme olnīcu vēža gadījumā? Prognostiska. Ir samērā daudz publikācijas par CA125, kā prognostisko marķieri, un ir vairākas publikācijas. K4 ir samērā jauns marķieris, bet arī par to jau ir vairākas publikācijas. Ja mēs redzam, ka biomarķieri CA125 koncentrācija ir virs 1000 vienībām milimetrā, vai biomarķierim K4 svārstās robežās ap 600 pikomoliem litrā, mēs paredzam to, ka pacientē būs izteikta diseminācija, ka tā būs vismaz 3. C stadija, ka pacientē iespējams drīzāk būs zemu diferencēts audzējs, ka drīzāk nebūs iespējams panākt optimālu citu redukciju. Tāda varētu būt. Bet tīri paļauties uz šiem te prognostiskiem biomarķieriem un nolemt, ka mēs viņiem nevarēsim panākt šo te citu redukciju. Tas noteikti tā nav, tāpēc noteikti visām šīm sievietēm standartā ir kompjūteru tomogrāfija, lai izvērtētu. Un ļoti svarīgi ir intraoperatīva atrade, kad mēs veicam laboratoriju, veicam rūpīgu vēderdūmu revīziju un konstatēt, vai mēs varam veikt optimālu citu redukciju vai nē. Un šajā brīdī ir ļoti svarīgs moments izšķirties, vai paņemt tikai biopsiju, dot neoadjuvantu ķīmijterapiju un pēc 3 ķīmijterapijas šiem te kursiem veikt šo te citu reduktīvu operāciju, kur ir pētījumi, jā, kad tas krietni samazina komplikāciju risku. Tur, kur nav iespējams primāri panākt optimālu citu redukciju, būtu jāatceļ šī agresīvā ķirurģija. Mēs redzējām no šīm te Kaplan-Maier analīzēm, kur faktiski ir ļoti bēdīgi šie rezultāti, kur atliek audzēs lielāks par 2 centimetri. Tas arī ir viss. Jā. Ņemot vērā to, ka darba autors Ronalds Mačuks ir sagatavojis promocijas darba disertāciju, kas atspoguļo pabeigtu pētījumu, kuram noteiktie mērķi ir sasniegti, uzdevumu izpildīt un rezultātu apkopot 5 secinājumos un 10 praktiskās rekomendācijās,
Ir veicis nozīmīgi darba apjomu, pētot biomarķieru, klīnisko simptomu un ultrasonogrāfisko izmeklējumu rezultātu lomu olnītes vēža diagnostikā un diferenciāla diagnostikā, analizējot šos parametrus 242 sievietēm. Lietojas mūsdienīgas diagnostiskās, statistiskās analīzes un datu apstrādes metodes un publicējas iegūtos rezultātus recenzētos zinātniskos izdevumos un aprobējis to zinātniskajās konferencēs, uzskata, ka promocijas darbs, disertācija, biomarķieru, olnītes vēža diagnostiko, to jutību un specifiskums kombinācijā ar ultrasonogrāfisko atradu un klīniskiem simptomiem atbilst prasībām, kādas izvirzāmas medicīnas zinātņu doktora darbam un tā autoram Ronaldam Mačukam piešķirt medicīnas zinātņu doktora grādu recenzents, medicīnas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes docents Jānis Eglītis. Paldies, profesor, par rūpīgo darbu. Now we ask Professor Mike Duffy from University of Dublin to deliver official news. Please, Professor.